Tu dodies ceļojumā, un tu varēsi atslēgties no visa, vienkārši izbaudīt šo momentu, vai ne? Vai arī kaut kas plānots ir brīvdienās, un tu nevari vien sagaidīt, ka pienāks sestdiena, un tu varēsi izbaudīt vienkārši savus darba augļus, vai ne? Tu esi strādājis smagi visu nedēļu, ir nostrādāt, un tad pienāk tas brīdis, ka var apsēsties vienkārši, ievakt elpu un izbaudīt to brīdi, vai ne? Bet tad, kad pat tu jau to plāno, tu jau īstenībā zini, ka tas tā nebūs. Tie ir tādi meli, tā ilūzija, jo tas ir noticis neskaitāmas reizes iepriekš. Tāpēc, ka tajā brīdī, kad tu mēģini atslābināties un izbaudīt to momentu, tas vienkārši nevar notikt. Tavā prātā ir miljards domas, visas lietas, kas jādara, plāni, atbildība. Tas viss gulst tik smagi uz taviem pleciem, ka tu vienkārši to nevari tā nomest. Tas ir neiespējami. Tas jau ir iespējams īstenībā, vai ne? Vienīgais veids, kā to var izdarīt, ir atslēgties. Bišķīt iedzert, vai arī, piemēram, pasportot, noskriet maratonu, vai ne? Tad tavs prāts nedomā par ikdienas rūpēm, jo tas ir tāds stress tavam prātam un ķermenim, un tu esi pilnībā iegremdējies tajā visā. Tas izklausās veselīgi, bet daudz cilvēku dara tādas lietas tieši tāpēc arī, lai atslēgtos, jo viņi nevar vienkārši tā būt. Šitā te vienkārši tu apsēdies un esi. Un tev ir lietas plānotas. Tev ir kaut kur jādodas, uzdevumi, atbildība. Jā, tas viss ir. Bet, ja iekšā te viss ir kārtībā, un ja tu esi ar sevi, tad tam visam nav jābūt kā šķērslim. Nav tā, ka modernais cilvēks ir vienkārši nolemts. Vergs modernē pasaulē, visiem pienākumiem, atbildībām, darbiem, vai ne? Un tad tu domā, kā es gribētu aizskriet vienkārši mežā un neko nedarīt, vai ne? Aizmukt no visu šitā. Bet īstenībā tas, kurš tevī grib aizmukt, jau ir tas, kurš nevar ar sevi pabūt. Tu domā, ka tu mežā jutīsies mierīgs? Nekā nebija. Tu nekur to mieru neatradīsi. Jo kamēr tu nejutīsies šeit iekšā kā mājās, vienkārši tā nespējas vienkārši būt ar sevi un sadzirdēt sevi, tikmēr nekas nemainīsies. Šī te trauksme, skriešana mūžīgā, tas viss tevī iekšā būs. Un tas viss manifestēsies tavā dzīvē. Tic vai netic, bet tas viss vienkārši sevi grib piedzīvot. Vai tu vēlies uzzināt, kā to var atbloķēt, saprast, kas tas ir, kas tev liek tā justies, un pēc tam dziedināt, nāc uz izaugsmesterapija.com un paraksties uz brīvo konsultāciju.